Sveika vai sveiks! Šajā video es tev pastāstīšu par smadzenēm un kā tās ir saistītas ar mūsu zemapziņu. Mani sauc Jekaterina Nikolajenko, un es strādāju caur hipnozes, enerģētiskās terapijas un channelingu ar tavu savu zemapziņu, ar visdziļākajiem slāņiem. Un tūlītās šajā video nedaudz no tāda zinātniskā aspekta es tev pastāstīšu, kā smadzenes ir saistītas ar šo mūsu ļoti dziļo un tik ļoti šķietami nesasniedzamo mūsu daļu. Tātad, smadzenes var vienkāršot iedalīt 3 daļās. Zinātniski jau sen ir pierādīts, ka tur ir daudz sarežģītāka ķēdīte, bet šī video ietvaros mums pilnīgi pietiks ar 3 daļām. Un pirmais ir tas tā daļa, kuru mēs parasti redzam visos attēlos, te arī tu redzi attēlu, to valriekstu veidīgo formu, tās ir mūsu neokorteks. Aizņem nedaudz vairāk par 70% no mūsu smadzenēm, un tā ir tā daļa, kurā atrodas mūsu loģika, analīze, racionalizācija. Šeit atrodas arī tā daļa, kas saprot vārdus, un ļoti svarīgs moments šeit, lūdzu, ieklausies. Šī smadzeņu daļa patērē vislielāko enerģijas daļu. Tāpat laikā šī smadzenes daļa, vislielākā smadzenes daļa, apstrādā tikai no 1 līdz 4% informācijas. Iedomājies? Tikai no 1 līdz 4% informācijas, bet patērē lielāko enerģijas daļu. Otrā mūsu smadzeņu daļa, tā ir mūsu limbiskā sistēma. Limbiskā sistēma, šeit dzīvo mūsu emocijas, emocionālā un hormonālā uzvedība. Un trešā daļa ir mūsu reptilās smadzenes. Šeit mēs pieņemam visus savus lēmumus. Šai daļai neinteresē tava personība. Te atrodas visas programmas, kas mūsos tiek ieliktas, kuras pārvalda mūsu orgānus. Un paskaties attēlā, cik maziņa ir šī smadzeņu daļa, bet tā atbild par mūsu veselību, dziedināšanos. Šeit, tieši šajā daļā atrodas mūsu zemapziņa. Un mums ir jāsaprot, kā darbojas smadzenes, lai iemācītos ar to sadarboties, lai iemācītos ar tām sadarboties, miedarboties. Un, ja tu māki miedarboties, ja tu māki sarunāties ar savām smadzenēm un zemapziņu, tu māki pareizi komunicēt, jo kaut kādu valodu, kaut kādus tur vārdus mūsu zemapziņa nesaprot. Neuztver. Un tu vari mainīt savu dzīvi tikai tad, kad tu sapratīsi, kādā valodā runāt ar savu zemapziņu. Un šodien es tev pastāstīšu, protams, kā tu vari runāties ar savu zemapziņu un kādu valodu tā saprot. Tātad skaties. Tā iekšējā smadzeņu daļa, kur glabājas mūsu emocijas, mūsu programmas, šī smadzeņu daļa uztver skaņas, attēlus, smaržas, kaut kādas ķermeniskās sajūtas un emocijas. Vārdus šī dziļā smadzeņu daļa nesaprot. Tāpēc tu vari apstāties spogulim priekšā, sevi noskaņot un teikt sev ļoti skaļi, es esmu skaista, es esmu pārliecināta, es te visu varu. Patiesībā tas viss nestrādā, jo tu, izsakot šos vārdus, paliec šajā pirmajā smadzeņu daļā, 70% savās smadzenēs, kas uztver un pārstrādā tikai no 1 līdz 4% visas informācijas, ja tu vienkārši saki sev tukšus vārdus. Iedomājies! 1 līdz 4% no sava potenciāla tu izmanto. Bet, lai ienirtu tālāk, lai tu dziļāk ieietu sevī savās smadzenēs,
un paplašinātu savu apziņu ar savu potenciālu, tev vajag runāties ar savu zemapziņu caur attēliem, caur sajūtām, caur vizualizāciju, caur skaņām kaut kādām, caur emocijām un ķermeniskajām sajūtām. Kad notiekošo tu nevienkārši saki, bet tu izjūti to līdz mīlēm visā savā ķermenī. Un iespējams arī pat caur smaržām tu spēj sajust tās smaržas, kuras tur mīt. Un ideālajā gadījumā, ja tu izmanto gan neokorteksu, gan limbisko un reptilo sistēmu, mūsu zemapziņu, tas būtu tāds, pilnvērtīgs sava potenciāla izmantošanas process. Bet lielākā daļa cilvēku dzīvo tikai neokorteksā, tikai caur loģiku, tikai tajos no 1 līdz 4%. Par zemapziņu tālāk šodien mēs šajā konkrētajā video nerunāsim, tāpēc, kad mēs šeit apspriedīsim nedaudz dziļāk par kā prāts ir iekārtots, par neironu savienojumiem un neiroplasticitāti. Jaudu, ar kādu prāts mūsu vispār strādā, vai jaudu, kuru mūsu prāts patērē, ir tik vien kā 10 vati. Salīdzini tagad šo ar visjaudīgāko datoru, superdatoru, kas patērē miljonu reizes vairāk jaudas. Un vienam no superdatoriem ir tika veikts eksperiments vai salīdzinājums vai kaut kāds zinātnisks pētījums. Tagad ieklausies. 40 minūšu laika darbojoties, šis superdators, viņam ir tikpat liela veiktspēja kā mūsu smadzenēm 1 sekundes laikā. Iedomājies, viens superdators, visspēcīgākais dators, 40 minūtes darbojas, lai veidotu tieši to pašu, ko mūsu prāts spēja 1 sekundes laikā. Wow. Man tas bija tāds wow moments. Smadzenēs, tagad daži tādi interesanti fakti par mūsu smadzenēm tieši no šī aspekta. Smadzenēs ir 100 000 kilometri asinsvadu, 100 miljardi neironu. Tas ir tikpat daudz, cik zvaigžņu ir mūsu galaktikā. Iedomājies, cik mums liela visums vesels ir smadzenēs. Iekš smadzenēm īstenojas vairāk par 100 triljoniem neironu savienojumi. Mūsu atmiņa ir neticami ietilpīga. Tu spēj izvietot vairāk nekā 100 000 terabaitus informācijas. Neko sev tāda atmiņkarte mums smadzenēs ir. Pilns zvaigžņu skaits visumā ir aptuveni tikpat liels. Ja, šeit attēlā tu arī redzi visspēcīgāko datoru un mūsu smadzenes, kā tās darbojas. Ļoti interesants fakts man šķita, ka Britu grāmatu arhīvā tur glabājas vēsture no 9 gadsimtiem, sakrāta vēsture. Un tas viss ietilpst 70 miljoni. Nē, šeit man pierakstīs 70 terabaiti informācijas. 70 terabaiti informācijas, kas ir 15 reizes mazāk par mūsu atmiņu. 9 gadsimti no vēstures. 70 terabaitos. Un tas joprojām ir mazāk, par 15 reizes mazāk nekā mūsu atmiņa spēja atcerēties. Un vienas dienas laikā smadzenes ģenerē vairāk elektrisko impulsu nekā, ieklausies, visas pasaules telegrāfiskās sistēmas kopā. Mūsu apziņai ir vēl lielākas spējas nekā mūsu smadzenēm. Mūsu smadzenēm šīs spējas ir kaut kādā veidā tomēr fiziskā pasaulē izmērāmas, bet mūsu apziņa, tā nav fizisku robežu. Tu spēj radīt visu, ko tu vēlies. Iedomājies, mūsu apziņai nav robežu. Mūsu smadzenes ir viens liels neironu tīkls.
Un tagad, ja tu iedomājies iekš smadzenēm, par šo nedaudz vēlāk, bet par smadzenēm, ja tu iedomājies tagad mūsu šo neironu tīklu, mums iekšā ir sinapses, tie tādi kā mezgli, un tur neironi, kas skrien pa tādām kā izveidotām taciņām starp vienu mezglu un otru, veidojot tādus kaut kā ceļus. Es viņus šī video ietvarā nosaucu par trasēm. Katra doma, kas rodas tavā galvā, tā izveido neironu savienojumu, neironi sāk kustēties. Un kad doma iesakņojas, jeb kļūst par tādu sistemātisku lietu, ko tu visu laiku sev atgādini, tu tai sāc noticēt, tu sāc dzīvot atbilstoši šai domai, tev parādās kaut kādi ieradumi saistībā ar šo domu, tā kļūst par tādu trasi. Un pa šo trasi neironi brīvi un viegli pārveidojas. Tātad šis neironu savienojums ir izveidots. Bet, kad tu vēlies šo neironu savienojumu izmainīt, tas vairs mums nenākas vai nepadodas tikpat viegli, kā izveidot šo neironu savienojumu. Un agrāk tika uzskatīts, ka smadzenes mainīt nav iespējams. Bet tagad ir pierādīts, ka eksistē tāds efekts kā neiroplasticitāte, jeb smadzenes ir kā plastelīns. Tu to vari mainīt, tu vari šos savienojumus mainīt, tu vari aktivizēt tos, ieslēgt smadzenes, tu vari mainīt ieradumus, kad smadzenes ir aktīvas. Jā, tātad par šo nedaudz sīkāk. Tātad neiroplasticitāte, tā ir smadziņu spēja mainīties un pielāgoties visa mūža garumā. Nav kaut kāds konkrēts vecums, kad mūsu smadzenes pārstāja attīstīties. Šī video beigās gan es tev pastāstīšu par vienu nevis britu, bet Harvardas pētījumu, nedaudz savādāku, bet mūsu smadzenes, ja mēs tās aktīvi iesaistam, spēja mainīties visa mūsu mūža garumā. Vai tās nav lieliskas ziņas? Un neiroplasticitāte pēdējos gados ir tāds kā trends. Jā, Joe Dispenza ļoti daudz par to runā. Un saskaņā ar šo neiroplasticitāti tu vari, kā jau es minēju, mainīt šos savienojumus savā prātā, veidot jaunus savienojumus, kas tev būtu labvēlīgi. Mēs varam arī veidot jaunus savienojumus, kas mums nav tik labvēlīgi. Tas atkarīgs tikai no mums. Un tagad 5 fakti par neiroplasticitāti. Pirmais fakts – neiroplasticitāte, vienādības zīme, savienojumu stiprināšana starp noteiktiem neironiem. Un šie savienojumi, piemēram, formē, kā jau es minēju, var formēt labus vai netik labvēlīgus mums ieradumus, palīdz pieņemt lēmumus. Un tagad paskaties, ja tu vēlies veidot jaunu ieradumu, kas tev ir jādara? Tev sākumā, tad tev ir jau kaut kāds ieradums, un tavi neironi skraida pa to trasi, jā, par kuru es minēju iepriekš. Lai veidotu jaunu ieradumu, tev sākumā ir jāsamazina šī iepriekšējā trase nosacīta, jā, pa kuru neironi jau ir ieskrējušies un iemīdījuši to taciņu. Tātad mums ir jāizveido nosacīti tāda jauna taciņa, kad tu tikko noej pa pļavu, kurā ir svaiga zālīte augusi, tu izej cauri šai pļavai vienu reizi, un ja tu neatkārto iet pa šo pašu taciņu vairākas reizes, visdrīzāk tā zālīte atkal pacelsies augšā. Bet ja tu vienreiz noej, vēlreiz noej, un tā tu staigā vairākas reizes, tad tā taciņa iemīsies un kļūs par šo jauno ceļu, pa kuru neironi var brīvi pārvietoties un staigāt. Iepriekšējie neironu savienojumi pavisam mums nepazūd, bet tie vairs nav tik aktīvi, tie tik aktīvi vairs nedarbojas, jo mums ir tagad tas jaunā taciņa, kas kļūst par šo jauno trasi. Ja? Un mums ļoti svarīgi atcerēties ir to pastiprināt ar tām pašām darbībām, ar tām pašām rīcībām. Tādā veidā tu savu zemapziņas būri paplašini, palielini, veidojot tos jaunos neironu savienojumus. Un ja tu līdz šim kaut kādā veidā domāji, ka es nevaru, es nemāku, un man nekas nesanāk, un tad tu
izlēmi, ka tu tā vairs negribi, aizej uz terapiju vai aizej apsēdies enerģētiskajā praksē, tu iedziļinoties savā zemapziņā, veido jaunas taciņas. Šīs taciņas, kur tev viss izdodas, kur tev sanāk, tu noķer to sajūtu, ka tev izdodas un sanāk. Un tā vecā trase, man nekas neizdodas, man nekas nesanāk, viņa ar laiku paliek vājāka. Viņa nepazūd, kā es minēju, bet viņa nespēlē vairs to svarīgo lomu tavā dzīvē. Un tagad tā aktīvā trase ir man viss izdodas un man viss sanāk. Tālāk, nākošais fakts par neiroplasticitāti. Izmaiņas ir iespējamas tikai tad, kad tavs prāts uz tām ir noskaņots. Nu, proti, ja tu neesi iesaistīta tajā procesā, neesi uzmanīga, varbūt tu nejūti sevī spēku kaut ko mainīt vai kaut ko darīt, tad smadzenes neatsauksies. Jo smadzeņu pamata darbība ir mūsos saglabāt līdzsvaru un mūs pasargāt mūsu enerģiju. Ja? Izdzīvot, viņu funkcija ir izdzīvot. Tāpēc smadzenēm ir ļoti nepieciešama tava aktīva līdzdalība attīstībai. Lai smadzenes attīstītos, tev ir jābūt aktīvai un tev jāgrib attīstīties. Trešais fakts, ka pirmās izmaiņas nav mūžīgas. Nu, atceries, es tev teicu par pļauju, kuru es skraidu pa to, es noju vienreiz pa to taciņu, un ja es neatkārtošu tās pašas rīcības, tā zāle atkal pacelsies un taciņa it kā pavisam nav bijusi. Ja? Tāpēc tavām smadzenēm, tavas smadzenes sākotnēji, ko viņas dara, tās reģistrē izmaiņas un tikai tad izlemj ar tavām mazajām ikdienas, caur tavām mazajām ikdienas darbībām smadzenes izlems. Vai tām ir jākļūst par pastāvīgām, par mūžīgām, par iesakņotām. Ja izmaiņu rezultātā, noejot vienreiz pa to taciņu, tu iegūsti spilgtu pieredzi, tu esi apmierināta, tu vari atrisināt jaunus uzdevumus, un tas atkārtojas un atkal ej pa to pašu taciņu, lai sajustu to ziedu smaržu, jo tev patīk tā sajūta, un tu vairākas reizes ej un ej, tad pakāpeniski šīs izmaiņas kļūst paliekošas. Nebeigšu atkārtot, ka mums ir jāveic šīs darbības atkārtoti vienreiz, divreiz, mums jauni neironi nepaliks, nebūs paliekoši. Un, lai mainītu savas smadzenes, tu vari ar jaunām darbībām, tu vari terapijā, iegūstot jaunas sajūtas, tieši tas ir tas, kā es strādāju caur enerģijas terapiju un channelingā, kā arī apsēžoties enerģētiskajā praksē. Lai mainītu savas smadzenes, tu piemēram, strādājot ar savu zemapziņu, tas jau ir sen pierādīts, piemēram, sportisti, kam tūlītās būs jānopelt olimpiādē, tie ne tikai trenē fiziski savu ķermeni, bet arī mentāli trenē savas smadzenes. Viņi jau ieiet tajā stāvoklī, viņi jau ierauga, kā viņš tur uzkāp uz piedestāla, kā viņš nopelt, kā viņš ir pirmais, kā viņš noskrien to maratonu. Viņš sevi trenē ne tikai fiziskajā līmenī, bet arī prāta līmenī, smadzeņu līmenī. Tas ir tas pats, ko mēs darām praksē, apsēžoties. Mēs izjūtam to savu jauno stāstu. Mēs redzam, kā es jau tur eju un daru, ka es varu, ka man viss izdodas, man viss sanāk. Bet darbībai un rīcībai šeit ir obligāti jābūt. Bez darbības nekas nebūs. Sportists arī sēžot vienkārši vizualizējot vai redzot, kā viņš tur atskrien nopelt pirmais. Bez fiziskas darbības viņam tas nesanāks. Un vēl viena lieta šeit, ko es tev vēlos minēt, ka smadzenes vispār neatšķir. Viņām nav atšķirības. Tu piedzīvo kaut ko reālajā dzīvē, vai tu ieraugi, izjūti to sevī, ka tu jau savā iztēlē, caur savu zemapziņu, piepildot visas šīs sajūtas ar emocijām, ar tām ķermeniskajām sajūtām, izdzīvo tieši to pašu. Smadzenēm nav nekādas atšķirības, bet lai to visu izdarītu tehniski pareizi, tev ir jāzina, kā to izdarīt. Vienkārši sēžot tagad un vizualizējot visu dzīvi, tu domā, es līdz tās apsēdīšos un viss man notiksies.
tur ir jāieliek konkrētas sajūtas, bet arī darbība. Konkrētas darbības tajā sfērā, protams, kurā tu vēlies kaut ko sasniegt. Un piektais fakts ir, smadzenes mainās ne tikai uz labo pusi, kā jau es minēju. Jā, plasticitāte darbojas abos virzienos. Mums var būt gan labie, gan sliktie ieradumi, jo sliktie ieradumi veidojas tieši pēc tās pašas schēmas, tieši pēc tās pašas formulas. Tāpēc ļoti svarīga loma ir tām mazajām, sīkajām, it kā nevērtīgajām ikdienas lietiņām, ieradumiem, izvēlēm, ko mēs darām. Un tieši tad smadzenes to visu apkopojot, izvēlas vai veidos jaunu neironu savienojumu uz labo pusi, vai nu netik labvēlīgu priekš manis. Jā, smadzenes izdara lēmumu, kuru tad to ceļu, kuru tad to taciņu viņas pastiprinās. Tāpēc ir tik svarīgi mūsu ikdienas lēmumi un izvēles. Un šajā attēlā ir parādīts pētījums no Hārvardas Universitātes par to, kā mūsu smadzenes darbojas pēc 30 gadiem. Tātad kreisajā pusē tu redzi mūsu smadziņu spējas mainīties attiecībā uz kaut kādām pieredzēm dzīvē, un pēc 30 gadiem tās samazinās. Un labajā pusē tu redzi to oranžo līniju, kas mums parāda, cik daudz mums vajag pielikt piepūles, lai šīs izmaiņas veiktu. Un tu redzi, ka pēc 30 gadiem mums jāveic daudz vairāk piepūles, lai kaut ko sasniegtu, lai kaut ko veiktu. Un, ja tev jau ir 30 plus gadi un tu nekādīgi neattīsti savas smadzenes, nu tad, principā, tu atrodies tādā strupceļā, tad tev būs grūti iet dzīvē uz priekšu. Tāpēc mans aicinājums tev šeit, pašās beigās, ir attīstīt savas smadzenes, dot iespēju savām smadzenēm darboties, rīkoties caur tavām darbībām un pastiprināt jebkuru jaunu taciņu, kuru tu uzskati sev par labvēlīgu, bet to mēs varam darīt caur atkārtotām darbībām, atkārtotām rīcībām un dot savam tam iekšējam prātam jaunas sajūtas. Un jaunas sajūtas tu vari iegūt caur praksēm, terapijā un strādājot ar sevi, ar savu zemapziņu. Lai tev viss izdodas, es tev saku paldies, ka tu biji kopā ar mani šajā īsajā video. Vari padalīties arī komentāros, kā tev šis video atsaucās. Lai tev foršs vakars, diena, rīts. Čau!